Šie būs vingrojumi, ar kādiem es uzcēlu sevi augšā no situācijas, kurā es biju nokļuvis, ka man bija plīsuši muguras diski. Vingrojumi būs ļoti vienkārši, ļoti īsi, viņi jātaisa katru rītu. Vispirms es parādīšu vingrojumus, kas ir vajadzīgi, lai vienkārši iesildītu muguras muskuļus un lai mugura sāktu funkcionēt, bet sevišķi tajos brīžos, kad viņa sāp vai kad ir šādas traumas, kad principiāli normāla kustība nav iespējama. Pirmais, kas jādara, guļot no rīta, jācelā kājas. Vienkārši 1, 2, taisnas pēc iespējas, 3, 4. Un tā vismaz 20 līdz 30 reizes pēc vajadzības, kā patīk pašam. Ja nevar uzcelt pārāk augstu, ja gribās saliekāju, tad labāk celt tik tālu, cik tu viņu vari uzcelt, lai viņa tevi taisna. Un pēdai jābūt nevis šitā uz priekšu, bet šitā atpakaļ. Augšā. Un viss. Tālāk nākošais vingrojums. Saliektas kājas. Un kustinam gurnus uz augšu. 1, 2, 3, 4. Arī tāpat līdz 30 reizēm pēc tā, cik pašam ir patīkami un cik ilgi gribās darīt. Minimālais daudzums ir 20 reizes. Tālāk mēs ceļam jau augstāk. Tieši tāpat. 1, 2, 3, 4. Es taisu tālāk tiltiņu, bet tas, ja mugura sāp, tas nebūs izdarāms, bet ja var pēc tam aiziet tālāk tiltiņu. Un arī tāpat 20 reizes iešūpo. Ja var, ja nē, tad vienkārši izstiepies un turpina tālākos vingrojumus. Saliektas kājas ceļos un apļi 1, 2, 3, 4, 5 un uz otru pusi tieši tāpat. Tālāk. Kopā abas kājas. 1, 2, 3, 4, 5 un tieši tāpat uz otru pusi 1, 2, 3, 4, 5. Tālāk liekas zemē, rokas platāk un uz vienu pusi un uz otru pusi. Arī 20 reizes. Jācenšas, lai lāpstiņas ir pie un pleci ir pie zemes, lai viņi neatraujās. Ja, protams, stipri sāp un atraujās, drusciņu var atraut, bet tā doma, ka jācenšas turēt pleci klāt pie zemes. Ja nē, tad vajag tik tālu, cik var. Tā doma ir izgrozīt gurnus. Beidzamo vingrojumu var izpildīt, iztaisnojot kāju un paturot viņu taisnu uz vieniem sāniem, tieši tāpat paturot taisnu kāju uz otriem sāniem. Tad rokas aiz galvas un nepaceļot augšā šitā te virs zemes muguru, bet turot pie zemes, vienkārši paceļoties drusciņi plecos, tā kā atraujoties, un pievelkot pretējo kāju un elkoni uz pretējo kāju. Tātad 1, 2, 3, 4, 5. Es tā daru 60 reizes. Tātad minūti apmēram ir šāda slodze. Tālāk, kad tas ir izdarīts, caur sāniem vajag apgriezties uz vēdera, bet tālāk neceļās augšā, vienkārši pārgriezties, lai nav slodzes uz muguru. Nostāties četrāpus, ietupties kājās un šādā pozā pabūt nedaudz, izstiet muguru. Neko nedarīt fanātiski, stipri, ja sāp mugura, tad darīt tikai līdz tam, kamēr ir komfortabli. Un tad vajag izstiept muguru un saliek. Šādus vingrojumus lēnītiņā pildam atkal pēc vajadzības, cik ir patīkami to darīt. Es to daru 10 reizes. Tālāk kaķa poza, vai kā kurš viņu sauc, izgāžam galvu augšā, ieliecam muguru un izstiepjam viņu tā, mēs sajūtam un atkal. Pie visiem vingrojumiem elpojam vienkārši. Pareiza elpošana ir elpošana, kurā mēs elpojam caur degunu
un neelpojam tā, kā mums māco fu, bet vienkārši ievelc elpu lēnām un lēnām izpūt tad, kad tu to gribi. Tad elpot vajag pēc iespējas mazāk. Caur degunu ievilkt un vismaz divas reizes lēnāk izpūst. Tas ir pats galvenais. Varēs just, kā limfatiskā sistēma sāk aktīvāk strādāt, kad elpošana nav dziļa, bet ir mierīga, vienmērīga un pat lēna. Varbūt pat neelpošana, jo skābekļa badu jūs vienmēr sajutīsiet un ievilksiet elpu. Tas arī viss. No rītiem vairāk neko nevajag. Pēc tam, kad ir nostiprinājusies mugura, var sākt izgriezt kājas, tātad izkustināt šādi te, pēc tam uz vienu pusi, uz otru pusi, pēc tam ceļgalus uz vienu pusi, uz otru pusi, arī pēc vajadzības, cik gribās. Kopā uz vienu pusi, uz otru pusi. Var pa 5, var pa 10, kā ir patīkamāk. Tālāk gurnus izgrozam. Arī tāpat uz vienu, uz otru pusi. Un ar visu ķermeni griežamies. Arī liecamies tik tālu, cik ir ērti. Un arī uz otru pusi. Tālāk var izkustināt rokas plecos, šādi. Uz vienu pusi, uz otru pusi, arī tāpat pēc tā, cik ir patīkami pašam. Varbūt 5, varbūt 10 reizes. Tālāk šādi un šādi. Galvu arī drusciņu var izgrozīt mierīgi, bez fanātisma, lai nav ar sāpēm. Tad vēl var piekopt šos te vingrojumus, kad tu spied galvu tajā virzienā un ar roku pretī uz vienu pusi, uz otru pusi, pieri un uz atpakaļ. Tieši tā. Principā, ja grib vēl aktivizēties un ļoti, ļoti svarīgs vingrojums, ko vajadzētu pildīt, ja ir liekais svars, tad vajadzētu pieturēties kaut kur, lai varētu piecelties. Bet pietupieni, dziļie pietupieni. Vajag skatīties, ja dziļais pietupiens ir grūts, priekš cilvēka brīdī, kad ir liekais svars un nav vēl pierasts, tad vienkārši pieturoties kaut kur var tupties pus 90 grādu leņķī, ne līdz galam. Galvenais ir darīt šo te vingrojumu regulāri. Ja ir iespēja, tad dziļais ietupiens ir visefektīgākais, bet viņš ir ļoti fiziski grūti izpildāms, līdz ar to šeit ir jātur taisna mugura un šādā veidā vajag tupties augšā lejā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs vingrojums, ļoti svarīgs. Tad, nu, laikam būšu visu izstāstījis, ko es no rīta daru. Esiet sveiki un veseli!